Sveiki! Šajā video pamācībā es jums parādīšu, kā par brīvu iegūt 5 eiro. Es vēlos jau pašā videoklipa sākumā pateikt to, ka šis nav nekāds joks un nekāda krāpšanās, tāpēc, lai jums nebūtu nekāda aizdoma, videoklipā jūs redzēsiet visu, kāds notiek soli pa solim, un parādīšu, kā arī es tūlīt iegūšu 5 eiro. Tātad varam sākt. Un pirmais, kas ir jāizdara, ir jāuzspiež uz šī linka. Varbūt kāds draugs jums to ir atsūtījis, varbūt es to links jums atsūtīs. Šis links arī būs video apakšā. Spiežam virsū. Tātad mēs nonākam šādā lapā. Tālāk mēs spiežam Get this app un instalēt. Šī ir aplikācija, kas katram jaunam klientam par brīvi iedod 5 eiro. Tādā veidā viņi popularizē savu aplikāciju, un pēc tam, kad tu būsi saņēmis savus 5 eiro, tu varēsi šo aplikāciju kaut ko izdzēst ārā un par ko nebūs jāuztraucās. Aplikācija ir pieejama gan uz Android, gan arī uz iOS. Tagad man ir ielādēta šī aplikācija un varam vaļā. Tālāk mēs ievadam savu telefonu numuru. Atķeksējam arī šo. Un tālāk mums uz SMS atnāks kods, kuru mēs ievadīsim, lai varētu turpināt. Tālāk mēs no SMS, kurš mums atnāca, ierakstam kodu. Un varam spiest. Mēs varam izvēlēties, kā mēs manuāli reģistrējamies vai arī pievienojamies ar Google kontu. Es šajā gadījumā piereģistrēšos ar Google kontu. Es izvēlēšos savu Gmail kontu. Un palielam mēs tagad arī esam gatavi. Tagad, kas mums ir jāizdara, mums savs konts ir jāpapildina no savas kartes par 5 eiro. Tad mēs darām šādi. Spiežam Add Money to Verse. Izvēlamies 5 eiro un spiežam Add. Un tālāk mēs uzspiežam pievienot kredītkarti, jeb Add Card. Atļausim uz vienu fototēls. Un tagad mums nepieciešams fotogrāfija ar mūsu kredītkarti. Ievadīsim nepieciešamos datus, lai varētu pievienot naudu šajā aplikācijā. Tagad mēs apstiprināsim maksājumu. Mans maksājums tiks apstiprināts ar Svetbanku, jo man ir Svetbank karte, bet to arī var darīt ar pilnīgi jebkuru citu banku. Kad mēs esam ievadījuši savus datus, spiežam pievienoties un apstiprināsim kodu ar Smart ID. Un tagad redzams, ka mēs esam pievienojuši 5 eiro savam kontam. Pēc tam, kad esat papildinājuši savu kontu par 5 eiro, jums šos 5 eiro ir nepieciešams nosūtīt uz Latvijas naudu kontu. Pēc tam, kad jūs būsiet veikuši šo pārskaitījumu, aplikācija jums automātiski ieskaitīs vēl 5 eiro. Spiežam šeit, spiežam Pay, spiežam No Thanks, tālāk meklētājā rakstīsim. Jāuzraksta ir šī dolārzīme vispirms, un rakstam Latvijas nauda, spiežam šeit, un spiežam 5 eiro, un nosūtīt. Šeit mēs varam rakstīt jebkādu iemeslu, piemēram, naudu. Šeit mēs varam atstāt publiku vai privāti, vai mēs vēlamies, lai mūsu draugi redz vai nevēlamies. Mēs varam atstāt privāti vai neredz, un spiežam Pay.
Tagad mēs esam nosūtījuši 5 eiro uz Latvijas naudas kontu. Tad, kad mēs esam nosūtījuši šos 5 eiro uz norādīto kontu, dodamies uz savu profilu un entera promokodu. Ievadīsim kodu, no kur mēs dabūsim tālāk arī naudu. Šeit mēs rakstām CC JJZD un tad mēs spiežam apply. Kad mēs esam ievadījuši kodu, jums parādīsies šāds te pirmajā lapā Get Your Reward un spiežam uz tā virsū. Pēc tam jums parādīsies, ka nepieciešams verificēt dokumentu, un tā ir parasti pārbaude, kas pārbaudīs, vai jūs esat īsta persona un lai varētu šo te nosūtīto naudu saņemt un arī bonusu saņemt. Spiežam virsū. Tālāk spiežam Start procesu. Šeit mēs arī izdarīsim visu nepieciešamo. Latvija, pase un nodarbinātības status nav svarīgs, uzliksim students. Nākamais. Un tālāk mums nepieciešams nofotografēt gan savu pasi, gan arī savu sejas bildu selfiju. Un, kad mēs esam nofotografējuši savu pasi un arī bildi ar sevi, spiežam tālāk. Un šeit mēs aizpildīsim pārējo nepieciešamo informāciju. Un, kad mēs esam aizpildījuši šos nepieciešamos lauciņus, spiežam saglabāt. Un šeit varam redzēt, ka mums jau automātiski 5 eiro ir parādījušies atpakaļ kontā. Tātad, ja mēs esam ievadījuši kodu un arī verificējuši savus dokumentus un veikuši nepieciešamās bildes, mums automātiski ieskaitās 5 eiro no aplikācijas. Šajā brīdī jau mēs vairs neesam neko zaudējuši, šo 5 eiro mēs nosūtījām un 5 eiro mēs jau esam dabūjuši atpakaļ. Tagad ir nepieciešams sagaidīt, kad mēs dabūsim vēl klāt 5 eiro un tad mums būs jau bonusā. Un šobrīd mums ienākuši vēl klāt papildus 5 eiro no Latvijas naudas, un tagad 5 eiro vietā mums ir 10 eiro, kurus mēs pavisam mierīgi varam dabūt uz savu bankas kontu. Lai dabūtu šo naudas bankas kontu, nepieciešams spiest šeit uz šīm bultiņām divām. Tālāk mēs spiežam pirmo Transfer to your bank. Un cik mēs vēlamies, tātad, protams, mēs vēlamies izņemt visu, 10 eiro. Šeit mēs varam uzrakstīt naudu, kādu citu iemeslu, un spiežam pievienot profilu. Tālāk mēs ievadām visu nepieciešamo informāciju, savu vārdu, uzvārdu, bankas kontu un spiežam pievienot akontu. Un šeit mums rāda banku mūsējos, kur mēs vēlamies saņemt, cik, un spiežam transferu. Un šeit mēs parādām, ka nauda ir jau nosūtīta. Un mēs varam redzēt, ka mums jau ir nauda ienākusi Svetbankā. Tas tiešām notika 10 sekundžu laikā, un viss ir beidzies. Viss process bija ļoti ātrs, un tagad, kad mēs esam saņēmuši savu naudu savā bankas kontā, mēs varam droši izdēst ārā šo aplikāciju. Padalies ar šo videoklipu arī ar saviem draugiem, lai arī viņi saņem bezmaksas 5 eiro. Es zinu, ka 5 eiro nav daudz, bet iegūt par brīvu kaut ko vienmēr ir patīkami, un šis aizņem ne vairāk par 5 minūtēm. Kā redzējāt, šis nav joks, un naudu uz savas bankas konta arī saņēma uzreiz. Aizsūt šo videoklipu citiem un norādīt to linku. Viņi būs priecīgi par to, ka arī viņi varēs saņemt bezmaksas naudu. Ja arī tev ir kādi jautājumi, tad lūdzu videoklipā šobrīd ir redzams mans e-pasts, droši sazinies ar mani, es tev palīdzēšu.